Es sveicināts atkal mūsu ierakstā. Paldies, ka esi uzticams klausītājs. Un, jā, pēc nosaukuma noteikti redzēju saistībā ar to, ka mēs turpinām mūsu pēdējo tēmu. Un es Danutai arī teicu, ja mēs esam paskatījušies par tiešām šo gaidīt uz Dievu, tad attiecīgi varbūt paskatāmies par šo tēmu, par kopīgu laiku ar Dievu. Jā, vajadzētu ar to sākt. Kā praktizēt, kas ir šī kristieša tāds pamats, es gribētos teikt, kā veidot šīs attiecības. It kā mēs padalīsimies noteikti kaut ko ar saviem ieskatiem, savu pieredzi, paskatīsimies Dieva vārdā arī. Noteikti šo tēmu attiecības, personīgs laiks ar Dievu vai personīgas tāds kambaris, slepenais kambaris vai kā vēl var noteikt. Kā katrs definē šo principu, bet paskatīsimies tuvāk tiešām par to būtību, kāpēc tas ir svarīgi. Ja? Un cerams, ka šis būs aktuāli gan tiem, kam ir jau regulārs laiks ar Dievu, ja? Gan arī tiem, kuriem ir vēl jautājumi, kuri jau sapņo par to. Jo jautājums tā, vai tu domā, ka personīgais laiks ar Dievu, piemēram, tavā ticības ceļā ir vienmēr bijis vienāds, vai ir bijuši kādas grūtības nākt pie Dieva vispār, vai tev tikai ļoti viegli jau ir nākt pie Dieva tā? To jau iesāc. Jā. Okay, tā tad ķeramies klāt. Tāds starta poga. Pirmais jautājums mums ir iznācis studijā, Laura. Nē, laiks visu laiku mainās. Tas ir mainījies, jo mēs visi mainamies. Iesākumā man bija savādāk, un patiesībā viens no tā, ko es vispār saprotu par laiku ar Dievu, kad mums ļoti patīk doma, ka mēs zinām, kā mums vajag, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt, cikos darīt, cik lasīt, cik. Un tas vienmēr tas standarta jautājums, ko cilvēku uzdod tādiem kristiešiem, kas jau ir ilgi. Cik man jāpavada laiks? Jā, cik tu lūdz, kā tu lūdz, jā. Ar ko tu sāc, kad tu lūdz, kā tu sakārto to savu, jo mums patīk īstenībā tas šablons. Jā. Bet īstenībā, ko es mazliet šo tēmu papētot, sapratu, ka īstenībā tieši kā reizi Dievs nevēlās, ka mēs domātu šablonos. Par visu īstenībā, arī visi piemēri, kas ir Bībelē, vienalga par kuru tēmu, ir kaut kāda tēma, un Dievam, protams, ir kaut kāds rokraksts, bet ir tā, ka viņš negrib, lai mēs dzīvojam pēc kaut kāda šablona. Es tev pilnīgi piekrītu. Īstenībā tajā ticības ceļā, visā vārdā, ko mēs skatāmies, nav vienādas situācijas, ir pēc Dievs piemēro, vai ne, dažādi var izvest to. Kombinācijas mums ir, vai ne? Jā. It kā situācijas varētu būt vienādas, bet mēs kā tādā kombinācijā liekam klāt laiku, sezonu, vecumu, vidi, kur mēs atrodamies, tad viss uzreiz mainās. Un tāpēc sanāk, ka nav kā tāds viens šablons. Ja mēs skatījāmies pagājušreiz, kā Habakuks darīja, tad īstenībā tas ir labs piemērs, bet ir līdzības, bet tas gluži arī nav tas, kas šodien ir. Un kur mēs šodien esam, ja viņš, piemēram, ir piedzimis kristīgā ģimenē, tad varbūt, nevis varbūt, bet es, piemēram, nepiedzimu tādā kristīgā ģimenē, un mans pamats, es to mācījos tikai. Jā. Un varbūt kādam tas liekas ir pašsaprotams lietas, kāds tikai mācās, kāds vēl vispār pat nav sācis to darīt. Jā, citiem ir bijis piemērs arī no ģimenes, vai ne? Citiem ir tā, ka tev pašam ir jāiet cīņas laukā, saprotot, kā tu saki, tāpēc prasa, cik ilgi, jā, tas ir klasiskais, cik ilgi tu pavadi ar Dievu. Jo it kā mēs gribam, tāpēc arī es pēdējā laikā pamanu, kad kristīgi līderi, viņi nesaka, viņi neatbild uz šo jautājumu tā, ka, es tur stundu, ja, protams, mēs varam ņemt no evaņģēlija. Jā, viņš jau ir sasniedz, gudrību, briedumu, kad evaņģēlijā mēs varam noķert domu, ko daudz arī paņēmuši par to, kad Jēzus teica, vai tiešām tu nevar 1 stundu palikt lūkšanā. Un no šī izriet ārā, ka mēs gribam to standartizēt. Stunda būtu ļoti labi. Būtu ļoti labi. Bet, teiksim tā, ir dažādi apstākļi. Vai es stundu pavadu viens, vai, piemēram, Jēzus gadījumā, tieši pirms saņemšanas ciet Jēzum,
kad bija šis teksts dots, ka tad jau viņam bija citi apstākļi. Tur bija vairāk mācekļu, kā varētu teikt, tāda grupu lūkšana, ja viņi bija 3 vai 2, viņš vēl atnāca, tad, kad it kā tas bija krīzes situācija pēc būtības. Ka it kā mēs, no vienas puses mēs nevaram it kā to tā ļoti pielāgot. Tā pašā laikā tiešām nebūtu slikti, ja mēs spētu kaut 1 stundu, ja mēs skatāmies procentuāli. Man bija kaut kādā brīdī tā doma par to, ka 10. tiesa, ja, es te pielikšu paralēli. 10. tiesa, tas tā kā tāds rakstīts likums, ja, kad es atdodu Dievam to, kas viņam pieder. Jā. Un 1 stunda diennaktī arī būtu tā kā... Tas viņam pieder. Jā, kā mēs varētu, tas būtu forši, ja mēs 1 stundu pavadītu ar Dievu. Ja mēs ņemam 24 stundas no pilnā, tad 1 stunda pat, tie nav 10%. Mums vēl vairāk vajadzētu pavadīt. 8 stundas tu guli. Vienalga. Mums ir sezonas, kad mums nav vajadzīgs gulēt 8 stundas. Principā tas būtu tāds, viens no tādiem ekonomiski vidējais aritmētiskais. Pēc būtības mēs varam, ir cilvēki, kas saka, mēs varam gulēt 5-6 stundas, ka cilvēkam pietiek. Protams, tas ir atkarīgs no vecuma un tam līdzīgi. Tāpat ir ar lūkšanu, ka mums reizēm mēs varētu pavadīt, principā, nebūtu slikti no rīta stundu, vakarā stundu, tajā miera posmā. Un ir arī sezonas, ka tev vairāk vajag vai nepavadīt. Un ir sezonas, ka tu nespēji necik. Un ir sezonas, ka tu nespēji necik, jā. Es tāpēc arī gribēju pieskarties šo tēmai, jo es no sākuma biju tā, kad godīgi runājot, tāpēc tev arī uzdevu šo jautājumu, vai tev vienmēr ir bijis vienādi, jo, to es jau praktiski ilgāku laiku ar Dievu un tiešām jau pieredzējusi. Labi. Tas manā skatījumā mazliet netur iegāja. Tās durvis atver. Vienkārši tajā arī no tā, ka kādu to ar vīres kalpotāju, vai ne? Protams, nevajag pēc tādām lietām. Un tas uzliek zinām standartu un pienākums un pieredzes un viss šis ten, jā, protams. Bet arī jūs bijāt mani mentori šajā BSM un vienkārši savā ziņā jūs esat man arī ietekmējuši daudzās lietās dzīvē, un man patīk pa laikam ar jums parunāties par kaut kādām lietām, kas ir aktuāls manas dzīves posmā. Un zin kā, kad es pacēlu šo tēmu, mums vajag runāt par personīgo laiku ar Dievu, jo tā ir aktuāla tēma, un arī mūsdienās tas... Īsnībā, manuprāt, tam ir ļoti liels arī uzbrukums šajos laikos, lai tiešām tiktu pavadīts tāds kvalitatīvs laiks ar Dievu, un vēl ir otra puse, kas man šķiet, ja tu pavadi laiku ar Dievu, vai tas ir tiešām tendence uz to kvalitatīvu laiku, kur tu iepazīsti Dievu, man liekas, vai atkal tu meklē kaut kādas atbildes uz savām vajadzībām. Un prasi, vai ne? Un prasi, jā. Prasītājs. Vismaz šajā dzīves posmā es to ļoti ieraugu šīs atšķirības, un man pašai es ļoti ceru, ka šī sezona jau iet uz beigām par to, ka ir reizēm grūti vispār definēt savu personīgo laiku ar Dievu, jo es ļoti cenšos celties no rītiem. Kādreiz man tas bija periods, ka es ļoti sistemātiski cēlos, lasīju, pēc tam uznāca sezona, ka bija grūtāk un ka tev šķiet, tu viņu lasi, bet tas ir vienkārši, tā ir vienkārši grāmata, vai ne? Baltas lapas puses ar melniem burtiem, un tev šķiet, ka nav nekāda jēga, ka tu tur neko nesaņem. Un ir šīs sezonas, un tāpēc arī paceļot šo tēmu, kaut kad es biju prasījusi, man liekas, agrāk tev par lūkšanām, tu man ieteici šo grāmatu atkal, un Slepenā Kambera noslēpuma. Viņiem ir vēl viena grāmatiņa, to tu vari izvilkt šito ten. Kad tu man ieteici izlasīt šo grāmatas, un īstenībā, kad es pirmo reizi lasīju viņu, man viņa ļoti palīdzēja, tā teikt, atsvaidzināt tādu izpratni par lūkšanu. Kas vispār ir lūkšana? Kas ir lūkšana, jā, un kāpēc tā ir vajadzīga, un tā pamainīja arī kaut kādu skatu man, un īstenībā arī tagad es sapratu, ka man ir viņa jāizlasa vēl vienreiz, jo es izvēlku ārā kaut kādas tās pametu patiesības, uz kurām ir jābalstās, un tāpēc var ieteikt arī Sergejs Šidlovskis.
šo grāmatu slepenā Kambera noslēpumu izlasīt ikvienam. Viņi iet kopā īstenībā. Jā, jo šī ir atkal ar tādām lūkšanām tieši definēts, vai ne? Jo mēs reizēm esam sapratusi, ka šajās grāmatās ir kaut kas tāds, kas latviešu valodā nav nekur citur atrodams. Jo viņš kādreiz ir bijis katolis, un viņš uz lūkšanu ir skatījies arī tā kā savādāk, un tad viņš dalās ar savu dzīves pieredzi, kā viņš izgāja cauri, un tad kā viņam ir mainījušās šīs attiecības ar Dievu, un tāpēc arī es kaut kādus piemērus tiešām arī jau pasvītroju un varbūt pieminēšu šajā sarunā par tiem piemēriem, bet šī ir noteikti tāda ļoti laba pamatlieta, kas atkal ved tuvāk. Bet tā kopumā es pilnīgi ticu, lai arī kādas ir sezonas, jebkurā gadījumā mums ir jāatgriežas pie pamata patiesības, kāpēc mums ir vajadzīgs laiks ar Dievu. Un tas nav tikai, lai tu kaut ko saņem, bet īstenībā, es tā arī vakar skatījos un tieši uzgāju tai labai rakstu vietai, Jāņa 15.5, kur Jēzus saka, es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieki nespēja darīt. Un man vienkārši uz tā pārdomāju, un patiesībā tas jau ir tas dzīvības, tā kā dzīvais ūdens arī mums, kas mums ir vajadzīgs. Un tajā visā patiesībā ir tas, ka mēs esam pildīti reāli. Ja mēs esam ar Dievu, un protams, to, ko es minēju, kad ir svarīgi arī nevis šo personīgo laiku tik ļoti vērst uz to, lai es saņemtu atbildes uz to, ko man vajag, bet tiešām tā kā personīgais laiks, lai meklētu Dievu. Jā, man liekas, ka tas stiprina ticību. Jo īstenībā tā doma, kas ir Šidlovskim, vismaz to, ko es atvēru, tur ļoti daudz ir runāts par to, kāds ir Dievs. Jā. Ka īstenībā mūsu fokus, kas ir mūsdienās lūkšanā, mums bieži vien ir tas, ka Dievs man taču neiet tur, palīdz man tur, es tur esmu iecerējis to, un kāpēc man nesanāk, un es esmu tur tāds, un palīdz man tur tik galā ar savu depresiju, man ir tur slikts noskaņojums, un es nevaru savākties, un mūsu lūkšanas principā ir fokusēts tā kā uz sevi. Un es īstenībā sadzirdu tavā tekstā par to, ka ir kaut kādā ziņā droši vien pašam jāizšķir, kas ir vispār kambaris, kas ir lūkšana. Un bija vēl viena doma – personīgs laiks ar Dievu. Un vēl es īstenībā noprotu tagad aptvēru to, ka, ja mēs ņemam Pāvilu par to, kā viņš, piemēram, pavadīja laiku ar Dievu, tad šeit ir tas, droši vien, tas sāpīgais moments, kad mums liekas, ka mums viena lokācija, tā kā, kādreiz pieņemsim, ja tur Jeruzālemi, ja, kad es to, no tekstā Bībelē par lūkšanām var tā saprast par kambari, kad, kad teiksim tā, lai nav tā viena lokācija piesaistīta. Kādreiz bija viena vieta uz planētas Zeme, un tu drīkstēji iet uz turieni, un te atšķirās uzreiz. Kas tas ir? Vai tas ir personīgs laiks, vai tā ir kaut kāda lūkšana? Kad it kā uzreiz prasās paskaidrot. Pāvils, piemēram, izceļ, ka viņš vairāk nekā visi citi lūdz mēlēs, piemēram. Tātad, lūgt mēlēs man nav jāiziet tā kā Matejs, evaņģēlijos, kur ir teikts, pieņemsim, 6 sākās, ja, kad ieej savā telpā. Man īstenībā patīk vispār, es kaut kādā veidā mazliet tā kā savādāk paskatījos uz to, kur ir teikts, kad piemēram, vienā no tulkojumiem ir teikts Matei 6.6, bet kad tu lūdz, nošķiries savā istabā. Ja? Un tas ir no turienes, ir 65. gada tulkojumā ir tas kambars, ja? No kuras raksturvietas ir tas slepnais kambars. Un šeit man patīk tā doma, kad ir teikts nošķiries savā istabā, un citos tulkojumos, piemēram, Message Bible, tur ļoti man vispār Message Bible, man ļoti patīk. Tur ir tas tulkojums latviski, ja, ka tur ir teikts, ka tā kā atdalies noej malā no savas tās ikdienas, tās viss ņemšanās. Un tā kā apzināti, ko nozīmē lūkšana kambaris vai lūkšana istaba mums, protams, ka tā var būt atsevišķa istaba no tās... Ir tā filma, War Room. Tas būtu ideāli. Ka tev ir vesels skapīts, kurā iet. Bucenītis, kaut kāds būrītis, tur, nezinu, kasti, tas būtu ideāli.
Tas varbūt, es nezinu, ir lielie ticības ģenerāļi, kādam tas ir bijis tur, nezinu, aiz dīvāna, zem dīvāna, dušā, aiz aizkariem, kaut kā palodzēja kaut kur, es nezinu, ir kaut kāds tāds. Tas būtu ideāli, bet tad, kad mūsdienās, man liekas, daudziem cilvēkiem nav šāda iespēja. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, kad man jau nav kur lūgt, kaut kādā ziņā tā ir arī taisnība. Ka man nav šī te istaba, un tāpēc tas vārds mums varbūt kaut kādā ziņā viņš ir grūti uztverams. Kad tur ir teicis, ka tu lūdz, tad aizej savā istabā, jā, un aizslēdz durvis. Un tad šis ļoti mulsina. Un īstenībā tas arī bieži vien ir tas tāds centrālais, vai tu esi tā kā, realitāte, kā mums to vajadzētu saprast, izslēdz to telefonu, noliec viņu blakus, tur, es nezinu, nomazgāt traukus pirms tam vai nolem, ka tu mazgās pēc tam, ka tu atdali to laiku, tu tā kā izbrīvo to laiku, tādu tā kā kapsulu. Un tad ir tas lūdzu savu tēvu, un šeit ir tas tā kā, ka tā ir lūkšana. Bet lūkšana ir dažāda. Pāvils uzsver, kad viņš mēlēs, mēs varam lūgt arī neatrodoties atdalīt istabā. Protams, tas nenozīmē, ka mums nevajag laiku atdalīties. Laiku atdalīties mums tik un tā vajag. Jā, ļoti labi domāju. Labi. Nē, īstenībā, es skatījos šo arī pirms tur vispār, tēvreiz mums ir tāda viens no, jo mācekļi jautāja, kā lūgt. Jā. Mēs īstenībā nezinām. Un īstenībā Šilovs, viņš arī ļoti labi tur tā kā moments kaut kāds saliek par to. Un īstenībā ir daudzi, par šo ir ļoti daudz skaidrojumu un īstenībā ļoti labi. Un, noteikti par to arī, par to lūkšanu, tur vēl var paskatīties ļoti, ir dažādi veidi lūkšanas, par to mēs tik sīki nepieskaramies, bet tas fakts būtu lūkšanās. Jo arī viņš min, ka vispār kristieša tas dzīves mērķis ir ir tāds kristīgas dzīves mērķis, ir tiešām Dieva kā personas meklējumi, atrašana un sadraudzība, jeb draudzība ar viņu. Un tāpēc ir tā, ka mēs varam atkal varbūt pārprast šīs lietas un ka mums tur mēs dzīvojam ar citu mērķi vispār dzīvē, vai ne? Un tajā pat laikā atkal šīs protams, lūkšanas nodalīts laiks, tātad tās jau ir šīs attiecības, šī sadraudzība, kas ir jebkuru attiecību pamatā. Un tāpēc tā, kā teica arī šis aizslēdz durvis, vai ne? Tā, ka ja tu rezervē randiņu, vai ja mēs rezervējam ieraksta laiku. Mēs aizslēdzamies kafejnīcā. Mēs ieslēdzamies šeit un tā teikt, runājam par šo tēmu, un tas pamats jau ir būt tajā nedalītā laikā, nedalītā uzmanībā, un tāpēc jau ir tas, ka nav konkrēts standarti, kur tev jābūt istabā, ja tev tas ir iespējams mašīnā pirms darba, vai tu ej pastaigā, vai kur tev ir vienkārši jāatrod tas, kas tev nāk no sirds, kur hei, Dievs, es tev varu vai ne veltīt šo laiku, es gribu pabūt ar tevi. Tāpēc nepieiesim to tā, ka tagad tev obligāti ir jābūt istabā, jo ir dzirdēts arī, ka tās mammas, kurai ir bērni, zem palagiem un kā nodalās, bet lai tas ir tāds upuris cena. Fokus laiks. Jā. Man liekas, ka tas, ka tu vispār spēj atdalīt laiku priekš Dievu jau mūsdienās, tas jau ir kļuvis par tādu upuri īstenībā. Tas gan, es pilnīgi piekrītu. Tā ir ļoti liela īstenībā tāda cena, ko tā teikt arī tur es lasīju un īstenībā, kad viņš arī minēja par to, ka ja tev ir attiecības ar Dievu un tu gribi tās izkopt vēl vairāk, tā ir īstenībā tāda ļoti liela cena, kas tev ir jāmaksā, jeb arī tas ir upurs, veltīt šo laiku, jo mūsdienās tik daudz paņem tava uzmanība, tava atbildība, tavs status vai ne, uzmanību, un tāpēc īstenībā, kā es esmu dzirdējis, ka gudri cilvēki saka arī, ka tāpat, ja atstājot visu lietas pamatu un prioritāti Dievā, tad arī viss pārējās šie jomas sakārtojās gan darbā, gan ģimenē, kaut kādas attiecības, finanses, kad tam principam ir jābūt tādam, ka tu vēl tas labs Bībeles pāns, kur bija, kad
Bībeles pants par to, kur atrada ļoti dārgu pērli un pārdeva visu, lai iegūtu šo pērli. Ka tas arī ir tas princips par šīm attiecībām mums ar Dievu, ka mēs esam gatavi atstāt visu, lai atkal pabūtu ar Dievu kopā. Un, kad Dāvids laikam arī teica, man nevajag ne debesis, ne zemi, vai ne, kad attiecīgi tikai, es jau godīgi Dievam prasīju, kā nonākt līdz tam stāvoklim, ka man nevajag ne debesis, ne zemes, vai kas ir tāds, cik cieša satikšanās, vai ko viņš piedzīvoja, ka viņam ir tiešām tāds, man nevajag ne debesis, ne zemes, ka man pietiek tikai Dievs ar tevi un ar tavu klātbūtni. Tur ir tāda dziļuma, man liekas, ka, es nezinu, ja viss saka, man tā ir, tad, vai var tas tā būt visu laiku? Tas arī ir jautājums. Es nezinu. Man liekas, ka tas ir tā, ka tas nav tā kā tev visu laiku. Ja mēs ņemam to pašu Dāvidu, viņš jau tomēr darīja arī fiziski kaut kādas lietas, kuras tā kā, var jau būt, ka viņš gāja karā pret kādu, un viņš domāja, ka man neko nevajag, es galvenais ar tevi vienu dienu, tavā namā, svarīgāk nekā tur pavadīt visu šo dzīvi. Es domāju, kaut kādā ziņā, kad jo mēs vairāk pavadām laiku ar Dievu, jo mums viņš kļūst svarīgāk. Jā. Sākumā viņš ir kā princips. Kā nepazīstams, jā, un tāpēc kaut kādā ziņā sākumā tā formula ir vajadzīga. Bet, lai tas nepaliek tā kā uz mūsu dzīvi, kā tāds, kad es stundu jau lūdzu, tā kā viss, jā. Mēs varam dažādi, kuri teica par Bībeles lasīšanu, mums ir sezonas, kad mēs vienkārši lasām. Un ir sezonas, kad mēs iedziļinamies un analizējam. Un ir sezonas, kad mēs atveram un mēs reāli gaidām. Kad, ko tu vēlies teikt, jo Dievs jau, savā laikā, viena no domām, kā ir, kad var lasīt un var lūgt personiskajā laikā. Un vienkārši, lai tā proporcija plus mīnus ir līdzīga. Jo Dieva vārds ir tas, ka šeit ir tas stāsts par viņu. Ja? Ir labi, ja mēs varam izstrādāt līdz tam, ka Dievs pats runā uz mums. Un viņš pats stāsta par sevi. Jā. Bet reizēm mums ir vajadzīgs vārds, ka mēs viņu tā kā, tas ir tas būvniecības laiks, ka mēs caur vārdu mēs būvējam to, ka mēs sākam izprast, dzirdēt, mūsu ticība aug no tā, ka mēs dzirdam, ko mēs lasam, ka mēs redzam, ka mēs būvējam sev pašiem sapratni par to, kas ir Dievs, un tad mēs arī saprotam to savu identitāti, kas īstenībā es esmu priekš Dieva. Un tad, kad, ja es, piemēram, nemīlu vispār pavadīt laiku ar Dievu vai meklēt, vai, studēt, tad sanāk, ka es arī nezinu, kas es esmu, viņš man nav svarīgs. No tā viss izriet. Jo tev tās prioritātes tad ir bijušas. Viņas arī tad vēl vairāk noiet greizi. Tā kā, šīs ir lietas, kuras pēc būtības ļoti grūti redzēt. Tās ir garīgas lietas. Ko es iegūstu, ja es esmu lūkšanā? Ko es iegūstu? Labi, es iegūstu mieru. Bet, kas ir miers? Ko viņš man dod, vai ne? Citi, ir cilvēki, kas saka, tu jau neieliks to paldies kabatā, tu neieliec, jā? Ka tu arī nevar aiziet uz veikalu nopirkt maizi ar to paldies. Tāpēc Dievs mums ir devis fiziskos visādus, visu, kas mums ir fiziskās lietas. Viens, protams, ka no ļoti labiem saprotamiem ir finanses, ka mēs varam redzēt, kā strādā. Kad es ziedoju laiku, es eju uz darbu un man atdod pretī reālie augļi. Ja? Es to redzu, kad es esmu pavadījis laiku, un ar laiku es sāku jau domāt, kā tāds darbinieks reāls īsts. Es iemīlu to darbu, jo īstenībā es esmu vienkārši būvējis tās dvēseles saites ar darbu. Es, protams, varu arī, te ir tas, ka mēs caur darbu varam redzēt, ka es varu iet uz darbu, un es varu 10 gadus vienkārši man riebjās tas darbs. Ka es neesmu tā kā arī pieslēdzies. Un tieši tāpat cilvēks var iet uz draudzi. Viņš var būt ticīgs, bet viņš nekad tā gluži īsti nav būvējis attiecības. Viņš nav ļāvies tā kā, nekādai garīgai disciplīnai, teiksim tā. Mēs varam iet uz darbu, ko tev vajag. Es atnāku piekdienā 5, es esmu jau principā mājās jau. Jā, bet šeit ir īstenībā ļoti labi tā definīcija arī par to. Jo tu vari iet uz draudzi, bet tu vienkārši var to izpildīt tādā... Tā vajag, ķiksīšu pēc. Tev tas ir bijis kā piemērs, tev tas ir ierasts, un tu jau veji savu ierasto gāju. Un tāpēc īstenībā daudz cilvēku draudzē, viņi tā kā nemāk. Es nezinu, viņi nemāk, viņi negrib, viņiem liekas, ka neizdodas un nav šī iesaiste lūkšanā.
Līdz ar to arī kalpošana viņa ir tāda, es kalpoju tāpēc, ka man tā jādara. Tāpēc, ka es esmu taču kristietis. Bet vai mums nevajadzētu uzbūvēt šo tiltu, jā? Vispirms tātad tu sāki uzbūvēt Dievu attiecībās ar Dievu, un tad saprast to kalpošanu. Jo tam jāaiziet no mīlestības, jo tad, kad mēs esam gudri un esam jau izlasījuši Bībeli līdz korintiešiem, tad mēs saprotam, ka viss, ko es daru, ir bezjēdzīgs, jo man nebija mīlestība, un tad mēs tajā brīdī visu pametam. Kad mēs neesam īstenībā būvējuši attiecības, mēs esam tik tālu Bībelē tikuši, pa 10 gadiem esam cerams tikuši līdz korintiešiem. Es diezgan to saskaros ar to. Kad cilvēks saņem atklāsmi no tā, ka viss, ko tu dari, ir bezjēdzīgs, ja tev nav mīlestība, tad mēs pametam vai nu darbu, vai nu draudzi. Tas ir ļoti vienkārši. Mūsos nav šī mīlestība. Tad tu gribi teikt, kad arī... Tad tu vari redzēt no šīs situācijas, kad esot draudzē, ka redzot, ja cilvēki atsakās no kalpošanām vai kad viņi to nav darījuši ar mīlestību, tad tu vari redzēt, ka viņiem nav bijusi arī šī praktiskā laiks ar Dievu, šī kopība, ka tas arī izriet. Tu gribi, lai es izsakos kompromitīgus tekstus? Tā, es principā arī saprotu, ka mīni, ka tas arī nosaka. Tā varētu spriest. Jā. Tāpēc, ka, garīgi cilvēks arī iet to pašu ceļu, ko fiziskais cilvēks. Viņš piedzimst, viņam viss ir jauns, viņu baro. Jā. Pēc tam viņš sāk pats trenēties. Pēc tam viņš tur sāk jau kaut ko pārvaldīt. Pēc tam viņam rodās mācekļi, bērni un tam līdzīgi. Bet cilvēks var kaut kādā posmā, garīgajā ir tā, ka tu var apstāties. Un fiziskā, ja ir kaut kādas ģenētiskas nobīdes, arī var. Cilvēks var vienkārši garīgi neizaugt. Jā. Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Īstenībā vienkārši šī saruna tā es tā klausos. Un īstenībā kā var pavērsties, ka parāda, cik ļoti svarīgs ir būt šajā lūkšanā, šajā kopīgajā laikā ar Dievu, jo tas izriet tālāk visos pārējos mūsu dzīves aspektos. Protams. Un tāpēc tāds it kā pamats būtu vajadzība, lai tu vispirms iepazīsti Dievu, vai ne, ka tu iepazīsti, kas viņš ir, kas tu esi viņā, ko viņš vispār, lai tu attīstītos, augtu arī garīgi, un tajā pat laikā tad arī gūtu to gudrību priekš pārējās dzīves. Tas ir interesants moments. Tajā brīdī, kad mēs pasakam Jēzum jā, kad notiek mūsu reālā grēka nožēlas, mūsu pestīšanas, atgriešanās, apstiprinājums, principā es dzirdēju tādu vērstu, un es viņai piekrītu, kad mēs, kā neticīgi, tie, kas ir bijuši neticīgi, arī ticīgo bērnu īstenībā iet tieši to pašu ceļu cauri, kad mēs dzīves laikā esam dzirdējuši par Kristu, mēs īstenībā vācam, jau neapzinot, mēs vācam informāciju. Un tad, kad mūsu tas kausiņš ir pilns, tad mēs tikai sakam jā. Neviens neparakst līgumu, nezinot, uz ko viņš aptuveni iet. Protams, ka reāli, tu tikai 1. un 10. darba dienā ieraugi, ar ko tu reāli saskaries. Bet tu parakst līgumu uz to, ka tu zini, un tu esi izprasījis, cik tu saproti. Neviens neparakst līgumu, nezinot vispār, par ko es stāstu. Jā. Man nevar nejauši paņemt darbā, un es esmu parakstījis līgumu un nezinu, par ko es stāstu un kādā sfērā. Tad, kad mēs Jēzum pasakām jā, mēs esam jau dzirdējuši lietas. Tas nozīmē, ka cilvēks, kad viņš jaunpiedzimst, ja viņam patiesi tas notiek, ka viņš to apzināti izdara, kas nevienmēr tas tā notiek, un nevienmēr mēs varam redzēt arī pēc šī visa, pēc cilvēka dzīvesveida, vai viņš grib kalpot, vai viņš grib būt ar cilvēkiem, vai viņš grib stāstīt par Jēzu, vai viņš grib pavadīt laiku ar Dievu, vai viņš vispār grib ēst. Jaunpiedzimušais bērns, viņš vienkārši grib ēst. Viņš vēl vispār nesaprot, par ko es stāstu pēc būtības. Viņš piedzimst un viņš uzņem visu, ko viņam dod. Varbūt tu sevi atceries tādā posmā, ka tu ņem visu, ko un tu interesējies un mācies. Un es atceros, ka, piemēram, par lūkšanu laiku, par gavēšanu, visu, ko es izlasīju, uzreiz sāku praktizēt. Un es sāku lasīt kaut kur. Es jau īstenībā tā ir, ka es jau biju izlasījusi jaunodarību. Mums jau skolās slavu Dievam par Gideoniem. Jā. Par šo organizāciju. Tā ir brīnišķīga organizācija. Jo man mājās bija jau kaut kāds 5, 6, 7, varbūt vispār 15 bībeles. Man bija arī pilnā bībele, kad es jau biju redzējusi, kas tas ir, un tas man nebija gluži tā kā svešs. Un tad, ko es gribēju teikt,
es, kad sāku lasīt, tad tieši tā kā jaunatgrieztais, sāk no vecās derības, viss, ko es tur izlasīju, man likās, ka tā ir reāla patiesība. Un tāpēc es iesāku ar gavēņiem, man tas likās ļoti svarīgi. Svētki man likās ļoti svarīgi, jo tur tā rakstīts, ka līdz laiku beigām, lai viņi ir un lai nekas neatceļ par ēšanas principiem, par to, kas ir šķīsts un nešķīsts, man nāk tieši no manas jaunpiedzimšanas sezonas, jo es to lasīju un tur bija rakstīts. Un es neapstrīdu to vēl joprojām, kad ir šķīsts un ir nešķīsts zvērs. Un tā ir sāpīga tēma. Tā ir vissāpīgākā tēma ir par uzturu vispār, ko saka vecā derība. Un, protams, mēs nedzīvojam, bet mēs kaut kādā ziņā tik un tā dzīvojam piepildītajā vecajā derībā. Un mēs taču neapstrīdam, ka Dievs radīja cilvēku, un viņš vēl joprojām ir cilvēks. Bet uzturs tas ir mazliet niansēti, mēs gribam to apstrīdēt. Un visas tās lietas tu tā kā uzņem. Un visu, ko tu uzzini, tu gribi uzreiz praktizēt. Ja cilvēks nevēlas praktizēt lūkšanu, gāvēni, lasīšanu, vārda meklēšanu, Dieva iepazīšanu, uzzināt, kas ir Dievs, kāds ir viņa īpašības, kāds ir viņa domu gājiens, tad viņš iespējams nav pavadījis laiku, nav piedzīvojis Dievu. Man īstenībā, ka tu par šo stāstīji, man ļoti atsaucās uz to piemēru par Mariju un Martu. Par to, kur kad Marta bija ļoti pieredzējusi kristieti. Satraukta par to, ka Marija ir pie Jēzus kājām un viņa aicina Jēzumu, tā kā, lai viņa saka Marijai vai nē, lai viņa man palīdz. Un vienkārši ar visu, ko es šobrīd lasu savā personīgajā laikā, tieši man aizved pie 1. Jāņa vēstules, un tagad vēl nedaudz paskatoties šo Marijas un Martas situāciju, kad es paskatos, kad īstenībā Marta arī varbūt ir nedaudz tajā visā, kā ka viņa it kā meklē Dievu roku, vai ne, ka viņa, piemēram, viņai ir tāds attiecības, ka viņa meklē Dievu roku, lai viņš palīdz tur to, palīdz man šito izdarīt. Kāpēc viņa man nepalīdz? Jā, atkal Marija ir tā, kas ir tiešām meklē to Dieva tuvumu un ir pie Jēzus kājām. Ka viņa grib dzirdēt, kas tas ir, un ka tajā Bībeles pantā arī ir, teikt šis fakts, man ir tikai viena lieta, kas ir vajadzīga, un atkal tur ir šie, es paskatījos paralēlis, arī ir kāds rakstu vietas, kas ir gan Lūkas evaņģēlijā, ka tur runā, kad viena lieta tev pietrūks, kad pārdod visu, izdala nabagiem, un tad nāc seko man. Psalmos atkal 27.4 ir, kad vienu es izlūdzos no tā kunga, un kā es kāroju, kad es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu, pielūgt viņu svētajā vietā. Un kad ir tā viena lieta, ka vienkārši būt tajā tuvumā, un es paskatījos atkal bišķiņi sēdēt pie Jēzus kājām, ko tas nozīmē. Tas parāda šo gatavību pieņemt un pakļauties atkal Jēzus šai mācībai, ka tā, es vienkārši uzreiz to pielāgoju arī šim personīgajam laikam ar Dievu, būt pie Jēzus kājām, tiešām ņemt no tās mācības, ka tu velc šo laiku, ka tu centies ieraudzīt, saklausīt, kas ir pats Dievs, par ko viņš runā, ko viņš māca, un ka tu esi, pēc tam arī tev ir tāda pakļaušanās Jēzum, ka tu esi nomirs tā teikt sev kaut kur, vai kur tev ir sacelšanās pret Dievu, iebildumi, vai ne, bunte un tā, ka tu, es esmu gatavs mācīties un saprast atkal, norimt viņa priekšā, un ka tev šīs sēdēt pie Jēzus kājām ietver arī ticību tajā, kas ir pats Jēzus, kā arī nozīmē būt par māceklim, lai tu esi gatavs uzņemt šo mācību un atkal nest tālāk, praktizēt atkal visās šajās lietās, tā ka tu izlasīji un tu praktizēji gan gavēnu, gan pašēšanas jautājumu, šo lūkšanu un tās lietas, un pāri visam būt pie Jēzus kājām nozīmē arī praktizēt, būt šajā mīlestībā, jo attiecības arī ir, viena no izpausmēm ir tāda mīlestība. Tas ietver to, ka tev ir attiecības, tu atkal dalies savā personīgajā laikā, savā, tā teikt, dodot daļu no sevis.
tas ietver tādu faktisku mūsu laiku un šīs nianses, kur mēs esam gan gatavi mācīties, gan pieņemt, kas ir Dievs, gan būt mācāmi, norimties, būt pārveidoti un tā kā visās šajās detaļās. Un man vienkārši baigi interesanti likās, kad es skatījos par to, ieraudzīju par to atšķirību, jo īstenībā arī šajā grāmatā viņš paceļ ļoti par šo jautājumu par to, ka mēs nereti visbiežāk piekopjam šīs attiecības, ka mēs gribam rast jautājumu tieši uz savām atbildēm, kāpēc man nav tas un tas. Un tad es arī ar tādu jaunu pieeju lasot šo pirmo Jāņa vēstuli, kur tieši runā par to, kā Dievs deva, piemēram, gan savu dēlu, gan kur viņš runā par visām šīm lietām, kur viņš parāda, ka viņš jau izdarīja visas lietas, lai mums būtu šīs attiecības ar viņu. Kad viņš ir atvērts, Dievs ir trīsvienīgs Dievs, viņi ielaiž tev savā trīsvienībā un tā tālāk. Īstenībā, ja tu skaties no tāda skatu punktu, daudz vairāk sāc mācīties, sāc saprast par to un iegūt tādu bagātīgāku mācību atkal. Tā kā kopumā, jā, cik svarīgi ir būt šajā kopīgajā nodalītajā laikā, praktizēt gan lūkšanu, gan vārdu, un pāri visam tad, tā mīlestība. Un jā. Kas vēl no tā, ko tu saskatīji? Klausoties tevi, es sapratu vienu lietu, kad ir mums vecā derība, un ir farizeji un rakstmācekļi, kas pārstāvja veco derību. Un Jēzus vienmēr pārstāvēja attiecības. Kā viņš uzliek augstāk attiecības, piemēram, Martu un Mariju, ka viņš uzliek augstāk attiecības nekā kārtību. Tā kā ir tāda reliģiozitāte, reliģioza kārtība, ir kaut kādi standarti. Viņi reizēm noliek zemāk cilvēku. Par ko, piemēram, jaunā derībā bija strīds, kad viņi ēda sabatā. Graudus. Mūsdienās mūsu kultūrā tas liekas smieklīgi, ja? Bet šeit vienmēr bija stāsts par to, kad Jēzus uzliek cilvēku augstāk. Un Dāvids arī, kad viņš bija izsalts, ka viņš izvēlējās to, ka viņam bija tādas attiecības ar Dievu, ka viņš bija tā kā kungs pār sabatu. Ir teikts, kad mēs gribētu, mums vajadzētu būt, ka mēs esam, ka Jēzus mājo mūsos, svētais gars ir mūsos, kad sabats ir priekš vai dēļ, ja, ka mēs esam kungi pār sabatu. Tas nenozīmē, ka mēs varam darīt vispār visu vienalga kā. Un te ir tas moments, kas īstenībā ar ko atšķirās Marta un Marija, ka reizēm ir lietas, kuras nav svarīgas. Protams, kad tur tā salveša kārtība, ēdiena pasniegšana un viss tas bija kulturāli, bija ļoti svarīgi. Ka pie viņiem ir atnācis tur pravietis, ķēniņš, es nezinu, kā viņi uzskatīja tajā reizē. Viņiem arī īsumā Martai Marijai un Lācars, ka viņiem bija draudzīgas attiecības. Īstenībā, cik es redzējusi, ko saka jaunā derība vispār par kā Jēzu kā cilvēku, tad viņam bija draugi, te bija tieši Marta, Marija un Lācars. Nezinu, kā šī ģimene izpelnījās. Tādu godu statusu. Bet Jēzus pārdzīvoja par viņiem, un viņam patikās pavadīt laiku tur ar viņiem, ar šo ģimeni. Un ka reizēm šīs te pasniegšanas uzturs un kaut kāda kārtība ir nesvarīgāka nekā cilvēks. Kad cilvēks ir augstāk. Un ir atnācis Jēzus, un arī Jēzus vispār kontekstā, viņš pat ar mācekļiem, viņš teica, kad par to, kāpēc viņi negavē vai gavē, ka tad, kad līgavēns ir ar viņiem, tad kāpēc mums tagad jāgavē? Es iešu projām, un tad jūs varat gavēt, cik jūs gribat, jo līgavēns nebūs kopā. Bet kāzu tajā laikā, principā, Jēzus, kad bija šos 3 gadus plus mīnus, kad viņam, tas bija tāds īstenībā reāli kāzu tas mielas, kad pats līgavainis bija ar viņiem kopā. Un ka tad Jēzus, viņš, iedomājas, 3 gadus nevaram manīm vienkārši brīvi komunicēt. Laura. Labi. Kad pēc tam jūs varat praktizēt tās savas kārtības lietas, tur sēdi šeit, nāc šeit, dari tur, stāvi tur, stundu tur, ej tur. Bet tad, kad šis laiks, kad tas ir kaut kas īpašs, un es domāju, ka jo mēs vairāk pavadam laiku ar Dievu, mēs nodalamies un sākam.
Mēs nodalāmies un ka mums īstenībā, mēs ieejam tajā fāzē, ko tu teici, bet ir lietas, kas nav svarīgas, ka mēs varam pateikt kārtībai, ka tas nav svarīgi. Tas nenozīmē, ka mēs izmantojam to savtīgi, bet ka mēs patiešām sasniedzam mīlestības līmeni, ka es aizēju uz draudzi un es vienkārši izbaudu to. Šis īstenībā tik skaisti pateikts. Vai ne, ka pilnīgi jāpraudās? Jā. Redz, tas tev nāc no pašiem dziļumiem un cik es par to tā... Man ļoti patīk, kādā gulsnē to tu pasniedz. Jo es pilnīgi atklāti varu pateikt, jo ir tādas, ka bieži vien mēs skatāmies no sajūtām, es jūtos vai nejūtos. Un es pati atzīstu, ka arī es esmu tam gājusi cauri un reizēm tāds, es neko nesaņemu. Un ir brīži, kad man tāds, es jūtos vienkārši tā, ka es esmu dusmīga, es nesaprotu, par ko es esmu dusmīga, un tad es tā apsēžos. Es zinu, Dievs, ka tu zini visu, kas ir manī, kas ir par apstākļiem, kas ir par iemeslu. Un tad man ir tāds, ka es vienkārši gribu visu apsēsties, jo es zinu, ka es pati tagad izvēloties vai skatoties filmas vai ko, es neatklāšu tos pamatus vai nesakārtošu to būs. Jā, es neiegūstu no nekā. Iedomājies, ka, piemēram, ja tu šodien iztēlojies tagad šajā situācijā, ka es taču tagad varēju skatītos filmu. Jā. Vai, piemēram, es paralēlēs, es tagad skatos filmu, tad ko es tagad iegūstu? Tās filmas ir bijušas, nebijušas, viņas vienkārši iet, viņas tā kā tāds konvejers iet. Vai tu spēji izlikt ārā no tā, ka tu, piemēram, arī, es sevi kaut kādā ziņā disciplinēju par uzturu. Un es, piemēram, arī tieši tāpat, es domāju par uzturu. Kad man nāk šī torte, kur ir tur... Jā, ļoti labi, ka viņi ir. Vai tur ir pasākums, kur ir 10 varianti. Bet man viņas nāks atkal. Tā ir tā uzticība tam, ka tu zini, ka tas kompensēsies. Tu taču, vai tu esi izsalcis? Jā vai nē? Vai tiešām tev to visu vajag? Viņš tā kā, ja, piemēram, izsauc, ka tas nebūtu tā, viena kūkšķa šodien nebūtu, vai tu pārdzīvot to? Nē. Vai tu pārdzīvo to, ka tu neizpīpēji kaut kādu cigareti? Nē, jo tu nepīpē. Bet mēs it kā gribam tik šausmīgi visu sakamt. Kārtība, skaistums, tur bla bla bla, laiks, tur viss es esmu. Man ir ko teikt manai omītei, man ir ko teikt maniem kolēģiem, man ir ko teikt maniem tur draudzē, gan bērniem, gan pusauģiem, gan es esmu visur viss. Bet mums tas nav, Dievs no mums to neprasa. Īstenībā Dievs vienkārši prasa. Esi šeit ar mani. Tas ir pamats, un pēc tam padomā, vai tev jābūt visur pārējo, vai tev vienmēr ir. Bet es pateikšu vienu lietu, ko es šodien vispār īpaši ieraudzīju, un es kaut kā domāju, stop. Šī tēvreiz, mēs to saucam, kad tur ir teikts, kad mūsu dienasčo maize dod mums šodien, un ir vairākas interpretācijas šīm, ka dienasčā maize, Jēzus pats ir maize. Ka mēs lūdzam, lai mums būtu maize. Un vecā derībā templī vienmēr bija maize, 12 maizes, no katras cilts bija maize. Maize vienmēr bija. Tas bija simbols tam, ka Jēzus nāks, un viņš būs mūsu maize, un viņš būs katru dienu ar mums. Un mēs lūdzam to, ka Dievs Tēvs prasa, Svētais Gars prasa, lai mēs lūdzam, ka viņš mums ir katru dienu. Dod mums dienasčo maizi. Un Message Bībelē tur ir teikts tā, kad māci mūs pateikties par 3 ēdienu reizēm, kuras mums ir. Un man liekas tā dīvaini, ka mums pietiek ar 3 ēdienu reizēm. Un man liekas, kas tas ir? Un es pēc tam lasu, es šodien nejauši vienkārši, braucot uz šejienu, es lasu savu plānu, un tur ir teicis, ka tās 3. Es saprotu, ka tas īstenībā ir apstiprinājums, ka mums reizēm patiešām ir pietiekami ar tām lietām, kuras mums ir tā kā, nevar tā angliskoties pēc default, ka mums ir iestatījumos jau ir kaut kāds pamatlietas, ka īstenībā mums ar to pietiktu. Ka mums jau viss ir dots dzīvošanai. Tieši tā. Un no šī visa izriet ārā mūsu identitāte. Vai es uzticos tam, ja es 8 no rīta piecelšos un pirms darba pabūšu ar Dievu, ka es visu paspēšu? Vai es uzticos? Un ja es neuzticos, tad es skrienu vēl vairāk nekā bez tā. Ka es to rīta stundu, piemēram, atdodu. Tā ir. Kad tikai dēļ tā man ir šis miers un es visu paspēju. Ka tu īstenībā varbūt tu ziedo to 1 stundu, bet tu iegūsi daudz vairāk nekā tad, ja tev nav šis
Es domāju, ka šodien neraudāšu. Jā, tu tā kā iedod. Tas pats princips par 10. tiesu. Ja es saprotu, ka tā ir jaunā darība un nekur nav rakstīts, ka mums būtu viņi jādod. Bet Dievs gribētu, ka mēs viņu iedodam. Un es pateikšu tā, es neko nezaudēju, ja es 10. tiesu iedodu. Es īsumā tikai iegūstu. Tas ir tas pats jautājums. Vai es zaudēju kaut ko, ja es kļūstu par kristieti? Man ir cilvēki, kas man to ir prasījuši. Vai tu kaut ko zaudē? Bet vai tu kaut ko iegūst, ka tu esi kristietis? Nu, tu ej uz baznīcu, tu neaizēji tad uz ballīti, tu neaizēji tur vēl kaut ko, tu neizgulies svētdienā. Tāpēc, ka tu esi baznīca, vai tu iegūst kaut ko, ka tu esi kristietis? Mana personīgā liecība ir tā, ka jā, un arī visi šie principi, kuri it kā ķipa priekš sendienām, viņi man īsumā tikai palīdz uzturēt to, ka man tā kā pavairojās, jo es uzticos tam mazumam. Wow! Un ja es atteiktos no tā, labi, es esmu redzējis pat, kā ģimenes beidz savu dzīvi ar šķiršanos, ar otro šķiršanos. Tāpēc, ka viņi iesāk ar to ceļu, ka viņi nevar to mazumu atdot. Es atvainojos, bet, labi, nevienmēr sanāk, bet pusstunda, kaut vai pārdomā Dievu vārdu. Kā Dāvids saka, ka man pat naktī pārdomāja tavus baušas un likumus. Vismaz pārdomā. Un tad sanāks, ka tu kaut... palasi, vāc 2 pantus, tu vari izlasīt. Nodaļu lūdzu vienu dienā. Labi, es neteikšu, ka pantu ar pantu nepietiek. Reizēm ir kā kur, vai ne, ka tev nav noteikts tur izlasi 1 vai 2, bet ir jautājums, vai tu ieej dziļumos. Zini kā, mums bija Bogdanis atbraucis arī, un ka viņš saka, Bībeli vispār nevajag lasīt, ka viņu vajag studēt. Jā, un visi tā, bet viņu vajag studēt. Jo tā ir, kad īstenībā tiem vārdiem ir tāda dziļuma, un lai mēs saprastu to galveno būtību, to nodomu, kāpēc par to runā, kāda ir tie dziļumi. Tā kā atzīmē viņu, saprot, tu esi ķerme, jā, un viņam ir vajadzīgs cik tur 30, labi, es atvainojos, es nezinu. Es arī nezinu. Jā, kad, lai atdzīvinātu cilvēku, tev ir tajā ritmā jāiekļaujas. Un tu to dari it kā pa tukšo. Bet tev viņš tā kā jāiedzīvina. Un tāpat ir ar rakstvietām un ar lūkšanām. Tev ir jāiedzīvina, tev ir jāpavad laiks, kad tu pirmais reizēs neredz rezultātu. Halleluja! Tieši tā, vienkārši neatlaidībā iet un savā lūkšanas procesā, ja tu esi sākumā un tu neredzi jēgu vai neredzi rezultātu, vienkārši pumpē. Un es atklātu Dievu priekšā, vienkārši runā par to, ka tu gribi iegūt svaigu skatījumu šo vārdu, kad lai Dievs tev māca, lai atklāja pats sevi, jo īstenībā tā ir, mēs varam lasīt šos stāstus, vai ne, par Mariju un Martu, ka viņi tur stāstu situācijas, kur, piemēram, kā piemērs šobrīd par Mariju un Martu, vai ne, ka mēs varam skatīties, tur notika tā, ka Marija tur gribēja iet, kad Marija gribēja vairāk būt pie kājām, vai ne, un ka mēs varam skatīties uz šīm situācijām, bet nevis skatīties uz to, ko Dievs atklāja par sevi atkal. Tāpēc vienmēr esi atklāts ar Dievu un saka, kungs, lai visam šis tiešām caurstrāvo tavu mīlestību, ka es varu iepazīt tevi, jo es lasīju arī šorīt par pirmo vēstuli Jāņa, un tur tiešām arī runāts par to, kad kad Dievs ir gaisma, vai ne, un īstenībā esot šajā tuvībā ar viņu, viņš mūsos, tā kā iespīdina šo gaismu katru dienu, kas mums ir vajadzīga un neatkarīgi. 1. Jāņa šodien tur esi Lūkas arī. Jā, noteikti, kad arī 1. Jāņa vēstulē ir par to minēts. Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības, par to, un kad es saprotu, ka arī grēka, vai ne, kas bija Ādams un Ieva, viņos ienāca šī grēka daba, viņi slēpās no Dieva, viņi negribēja nākt šajā tuvībā, un sakarā ar to, ka mums ir šī grēcīgā daba, mums ir jāatjaunojās, mums ir jātop pārvērstiem, jo tas nozīmē, mēs esam pieņemti un Jēzus mazgāja mūsu tīrus, bet mūsu domāšana palika vecā, un tāpēc ir vajadzīga tik ļoti šī atjaunošana, šī kopība ar Dievu un atkarībā no tām, kādas situācijas
situācijas vai apstākļi, mums vienmēr ir jābūt, lai Dievs dalās ar šo gaismu, jo Bībelē mēs arī lasām, ka tie cilvēki, kas sastapās ar Dievu, ka viņu vaigs pilnīgi spīdēja. Nu, tā kā mēs varam iemantot arī šo gaisu. Tas ir iespējams. Un ka mēs tiešām varam būt piepildīti. Jā, nevajag kosmētiku. Nevajag nekādu bronzu. Jā, tāpēc viennozīmīgi mēs ceram, ka kaut kāda tā daļa, kad ir tāda, ka mēs iedvesmojam paskatīties uz šo savādāk, šo kopīgo laiku, bet tas ir svarīgi šī sastāvdaļa no tā, kas mums katram ikvienam ir vajadzīgs, tā dzīvība no viņa. Vai tev ir kaut kas, ko piebilst vēl? Man liekas, pat vēl nesāk teikt to, ko es man nedomāju. Vajaut, kad mums vēl pēc mazliet ir jāturpina šī tēma. No jā, jo man liekas, ka šī tēma ir vienkārši milzīga patiesībā. Jā, es jau arī teicu, viņi var apskatīties tik no daudzos skatu punktiem. Ko tu vēl Es gribu izlasīt dažas lietas, kuras varbūt kāds nav tā kā pamanījis. Es vienkārši tagad ieraudzīju arī, kad es biju atzīmējusi, Tu 1. Jāņa, man ir Mateja un Lūkas evaņģēlijs. Okay. Un es tik ļoti redz, kur ten arī bija rakstīts par to gaišo miesu, un ja viņi ir tā kā kaitīgi, tad arī tava sirds arī ir tāda, ka vienkārši cik mēs ielaižam iekšā šo te gaismu sevī, tik viņi arī ir. Un man patika viena doma, kas ir no Mateja 6.6, kas ir tulkojuma no angļu valodas, kur teica, ka lūk, ko es vēlos, lai tu darītu. Atrod klusu nomaļa vietu, lai nerastos kārdinājums tēlot tev Dievu priekšā. Vienkārši esi tur tik vienkārši un godīgi, cik vien tu spēj, un uzmanība no tevis pāries uz Dievu, un tā, ka tu sāksi sajust viņa žēlstību. Tas ir no angļu valodas iztulkots. Man liekas vienkārši, cik īstenībā, šie jaunie tulkojumi, viņi kaut kādā ziņā tā kā parāda vienkāršāk to skatījumu, kad mums reizēm ir ļoti grūti uztvert vecās Toras rakstus, un kad šī vienkārša tā valoda, man liekas, cik tas ir īstenībā forši, ka tu vari vienkārši tā kā atver savu sirdi. Un īstenībā tas ir tas, ko pasaka, piemēram, ko teica par Dāvidu, kad viņš nāca savā laikā ar Dievu, viņš tur gan žēlojās, viņš tur strīdējās, viņš tur kaut ko paziņoja, viņš lika iznīcināt savus ienaidniekus, kaut gan Dievam tas nebūtu jādara. Ja? Ja mēs skatāmies no Bībeles varoņiem, kur arī tas pats Habakuks, kas patiesībā iesaku noskatīties visiem mūsu iepriekšējo ierakstu, jo arī cilvēki atsaucās, varbūt tas nosaukums mulsina, Habakuka grāmata, bet patiesībā tur ir ļoti liela doma tieši arī par lūkšanu. Ļoti iedvesmo patiesībā, cik ļoti reizēm mūsu dzīves nervozitāte ir nepamatota, tāpēc, ka mēs vienkārši nepareizi skatāmies un uz nepareizām lietām skatāmies, kā Marta un Marija, kad ir šis te laiks, ir laiks vienkārši, ko mēs pavadam ar Dievu, ka tas mums maina visu. Vēl viena lieta, ko es gribēju izlasīt arī, tāpatām pie Mateja. Visos tulkumos viņi katrs tik tādu niansu paņēma. Es vienkārši nebiju to visu pamanījis. Un es izlasīšu no savas to pielikumu klāt, kas nāk aiz Mateja 6.8. Tas ir arī tieši par lūkšanu. Ja? Tur teica, ka regulāras privātās lūkšanas rītos, pusdienas laikā un vakaros labprāt tika veiktas sinagogā, taču tās varēja norisināties arī jebkur citur. Jēzus nevēršas pret noteiktām lūkšanu vietām un nekādā gadījumā ne pret oficiāliem dievkalpojumiem vai lūkšanām draudzēm, bet gan pret dievbijīgas pašizrādīšanās tieksmi. Un šis teiciens pļāpāt izrādās, ja, ka tas ir, tur arī ir no 1. ķēniņa 18, 26, 29, kur teica, tā kā lieki nepļāpājat, ja, tur lūkšanās neesat, ka izrādās, kad viens no romiešu filozofiem Seneka, viņš saka, ir tāds fatigardois, es atvainojos par manu latīņu valodu, kad tas nozīmē, ka mēs reizēm gribam piespiest Dievus piekāpties. Un šis te no 1. ķēniņa ir stāsts par Bālu, kur bija šie Bāla pravieši un
kad viņi graizījās un viņi tur dejoja rituālu dējas, lai tikai izsauktu savu dievu. Un mēs reizēm darām to, ka mūsu tā pļāpāšana ir tieši tas, ka mēs tur, bet tu jau zini, bet tu jau redzi, kāpēc tu neko nedari? Mēs it kā gribam tā kā pierunāt dievu caur savu laiku, ka mēs izmantojam šo dievišķo platformu, lai panāktu savu. Un kad šī pagāniskais lūkšana veids, man vienmēr liekas, cik labi tas ir pateikts, ja? Ka tas ir pagānisks lūkšana veids, pat griezt tur, un es tur nezinu, kaut vai gavēņa, arī viss tā ideja par nepareizā gavēņa ir, ka tu, man ir tik grūti, un mēs tā kā izrādamies, un mēs tur, un es tur, mēs tā kā rādam tu uztaisi sev pa upuri. Jā, kad es esmu upuris, kaut gan Dievs to ka tas ir līdzīgi kā šie bāla pielūdzēji, ka viņi graizies līdz asinīm, tur ar īleniem bākstīja, un ka tāds teātris, kad īstenībā tāda drāma par to, ka šis pagāniskais lūkšana veids nekādā gadījumā nedrīkst tikt sajaukts ar noteiktām ilgstošām meditējošām lūkšana formām. Tā doma ir tāda, ka mūsu tāda meditējošana arī vēlns īstenībā ir izkropļojis meditāciju un pielicis klāt meditācijai jogu un pielicis klāt mandalas un pielicis klāt ir kaut kādas speciāli mūzikas instrumenti, ka tas viss ir tā kā pareizas lietas, kuras ir pavērstas nepareizi, lai mēs vispār beigās neko no tā visa nepraktizētu kā kristieši, ka mums ir bail no kaut kādiem simboliem, mums ir bail no klusuma laika, vai ne, jo viens no tas arī var būt klusums. Jā, tas vārds meditācija, vai ne, arī viņš ir tā kā izkropļots, kad īstenībā, labi, tas būs mans kopsavilkums, jā. Turpini. Kad laiks, es saprotu, ka mūsdienās laiks ir, respektējot to visu, jā, mēs varam kādreiz, varbūt, labi, neko mēs nesolam un neko mēs neapsolam, kad īstenībā arī vienkārši klusuma laiks, Dieva vārds vispār saka, ka putni slavē Dievu un braucat uz Liepāju, ļoti daudz putnu ir. Es kādreiz nepamanīju. Jā, kad klusums un miers un vienkārši gaidīt no Dieva, tas reizēm ir daudz vairāk nekā patiešām, ka mēs jau sākam iet tādā ritualizēšanā, kaut kādas dejas jau mums ir kaut kāds, nezinu, mēs kaut kā mēģinam izdabūt kaut ko no Dieva, bet reizēm viņš vienkārši klusumā. Viņš atnāk klusumā un iemācīties tā kā saņemt mieru. Ne jau reizēm mēs gribam saņemt kaut kādas lietas. Un tad atkal tas īstenībā mums palīdz tās lietas neizkāpt ārā. Kad vienkārši saklausīt un nomierināties. Vai es varu tā kā, tā braucošai mašīnai un tad tur spolē viņu, vai es varu vienkārši, mēs varam apstādināt laiku. Tas ir tas bezmaz vai kā kalns, ko mēs varam apstādināt, kas mums liekas nereāls. Man tas piemērs nāk par to, kad es kā dalījos arī savā draudzē pēdējo reizi, kad es runāju par svētdienu, bet es zinu, ka arī šis laiks, kur es varbūt saskaros ar tādiem jautājumiem, kas ir tas, kā man veidot šīs attiecības ar tevi. Un es zinu, ka man noteikti veido kaut kādas pieredze arī tajā, kā es cenšos vai kā es saprotu, un tāpēc es nāku pie Dieva kaut kādā veidā, un es Dievam saku, man ir kaut kur arī grūti varbūt atvērties viņam vai būt pieņemta viņa klātbūtnē tāda, kāda es esmu, jo es esmu pieradusi, ka man vienmēr vajag kaut ko izdarīt, vai man vajag būt kaut kādā šablonā, un kad es varbūt mēģinu, kā tu saki, ka viņi tur speciāli dejoju un visādas vēl lietas tikai, lai kaut kāds, kad Dievam īstenībā esam vajadzīgi vienkārši mēs paši, un kad Dievs arī man parādīja šo situāciju, kad es vienā vakarā pavadīju laiku ar Dievu, vienkārši man ir mājās tāda praktika, ka es piesēžos pie radiatora lejā uz grīdas, un es vienkārši cenšos praktizēt gan šo klusumu, gan šo lūkšanu, un es Dievam saku, kas man ir uz sirds, un ka es īsti nesaprotu, kā man būt tavā klātbūtnē,
Un tad Dievs man teica, lai es izdaru praktiku, ka man ir jābūt vienkārši tā teikt kailai Dievu priekšā. Un izdarot šo faktisko tādu principu, izējot tam cauri, kad es tiešām, lai es saprastu, ka Dievam nav vajadzīgi mani šabloni, vai kā es tur ģērbjos, vai kādu profesiju, vai kaut kādu pieņēmumu, ka tiešām Dievam vajadzīgs tikai mana sirds. Un tad, kad tu esi kails tajā Dievu priekšā, ka man es izdarīju tā teikt šo praktiku, kad man bija jānovelk viss nos, vai ne? Kad uzreiz tev sametās šis kauns, bet tur jau ir tas fakts, ka Dievs man tajā brīdī teica, kurš teica, ka tu esi kails, vai ne? Un tad man nāk šī aina no Ādama un Ieva šajā ēdens dārzā, ka tad, kad ienāca šis grēks, tad bija tas, ka viņi slēpās, ka viņi uzreiz, ka tas ir grēka ietekmē, ka mūsos ir šīs lietas, kas nāk no šī grēka, bet cik bieži mums vajag būt tiešām tajā Dievu klātbūtnē, iepazīt viņu pašu un būt izmainītiem, kur viņš atklāja šīs grēcīgās, šīs tumšās pēdas, vai ne, un atkal ļauj izmainīties mums pašiem un neslēpties no viņa, un tiešām, jo tikai viņš var mūsu sirdi tā atpakot un dziedināt un pārsiet šīs brūces, un tas, kas ir bijis pagātnē, viss ir tapis jauns, un, protams, ir jāiziet cauri kādām lietām, un tāpēc personīgais laiks ir tas, kas arī ir jāizkopja, un es varu ieteikt tādu reklāmas pauzi, Danuta neko par šo nezinu. Tā. Es vienkārši pamanīju, kad Danutai ir tāds piedāvājums, ka viņa arī konsultē cilvēkus personīgajā laikā par lūkšanu, par attiecībām, tā teikt, par lasīšanu, lūkšanu. Tā kā, ja jums ir vēlme, vajadzīga ir palīdzība, es pieļauju, ka Danuta... Ja kādam ir aktuāli, tā kā iespējams, ka Danuta var būt palīgs, un ka tas ir viens no tādiem pakalpojumiem, ko viņi var būt par tādu teikt ceļā, vismaz kā parādīt virzienu, parādīt ceļu. Ja? Es izmā šodien nācu uz šejienu, un es ieraudzīju kaut kādas dīvainas durvis. Man liekas, tas noteikti ir kaut kas priekš šodien. Kādas dīvainas durvis ir Liepājā parādījušās? Kas tās pa durvīm? Kaut kādas iekštelpu durvis ārā izliktas. Man liekas, kāpēc ir tiešām kaut kāda krīze. Pēc tam es eju, ir tāds tā kā, koka. Īstenībā tas tā kā tāds apšuvums. Kā var uz ielas izlikt tādas durvis? Uz kā, galvenās ielas durvis. Man liekas, es domāju, ka tā galvenā ziņa šodien ir, kad īstenībā personīgais laiks, tas ir kā durvis. Jo... Jēzus vienkārši, viņš ir durvis šodien. Man patīk, kā tev nāk dziedināšana, tīrīšana. Vienkārši, es domāju, man liekas, ka es tūlīt varēšu runāt. Man liekas, ka Dievs grib runāt uz jums, un viņš grib dalīties ar jums un būt par šīm durvīm, būt par uguni, būt par maizi, būt par avotu. Tātad. Pauze bija vajadzīga neliela. No Jāņa evaņģēlijā arī ir teikts, ka Jēzus, kad viņš ir šis te ūdens, kur var smelt un kurš, lai kļūst par avotu jūsos. Un Jēzus tiešām, es domāju, ka viņš ir durvis, viņš ir šis te neizsmeļamais avots dzīvais, un viņš ir arī kā Dievs, viņš ir uguns, un mums ir reizēm ļoti vajadzīgi šīs durvis, lai mēs varētu iet tālāk. Un viņš ir arī ceļš. Un viss šīs lietas, laiks ar Dievu mums vajadzīgs, lai mēs varētu izprast viņu, pieaugt viņā, satvert viņu un tādā veidā atšķitināt, vai mēs atpazīstam labo roku no kreisās. Un tas nozīmē, vai mēs atšķiru grēku no patiesības. Un, lai cik mēs būtu pieauguši, reizēm mums ir vēl tas jāmācās. Un Dievs mums palīdz, Jēzus mums palīdz, Svētais Gars mums palīdz, un arī šis te klusais laiks mums palīdz, lai mēs varētu iepazīt viņu
un tiešām izvērtēt kaut kādas lietas, mums varbūt dzīvē tiešām novērš uzmanību un ka mēs neiekrītam šajās raizēs un ņemšanās un skriešanās, ka mēs varam izlikt ārā no šī vāveres riteņa, jo Dievs mums ir un jūs ir radījis priekš kaut kā lielāka un kaut kā vairāka, un esat kā Dāvids, kurš Dievu priekšā atļāvās iziet ārpus šiem te ikdienišķiem standartiem, un viņš dejoja, un viņš nesa šim šķirstam pa priekšu šo te Dievu klātbūtni un šo paļaušanos uz Dievu un atļāvās lūkšanu laikā un savā laikā būt ar patiesi, kāds viņš ir, ar savām visām emocijām, ar to, kas viņam bija, par to, ko viņš satraucās un prasat un jautājat Dievam personīgi, vai ir vajadzīgi šie standarti, šie te stunda, cik man ir jālūdz, un katram Dievs sniegš šo atbildi, un viņš ir dzīvs un patiesas Dievs, un viņš nav aizņemts ar citām lietām, un viņš gaida uz tevi, uz savu personīgo saucienu, uz šo laiku, ko tu veltīsi viņam, un tā tu pieaugsi, un mēs augam, un mēs mācamies, un mums ir pieredze, un mēs trenējamies, un tad mēs nonākam līdz tam, ka mēs saprotam, ka mūsu pieredze nekam neder. Tas ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem, ir mūsu pieredze patiesībā, ka mums ir visu laiku vajadzīgs jauns, un Dievs dod manu katru dienu, tik ilgi, kamēr mums viņa ir vajadzīga. Un tad, kad mēs pasakam, ka mums viņa vairs nevajag, tad viņš mums vairs to nedod. Tā ir. Un sākam tad strādāt paši. Tā ir, tā kā tiešām esat pie vīna koka, nesat augļus, pagodiniet tēvu un pāri visam esat sadraudzībā ar to kungu, jo viņš vēlas atklāties tajā, ka viņš tiešām grib šo sadraudzību ar tevi, turpiniet, tev jau ir šis ten kopīgais laiks, jo Dievs noteikti var vest vēl dziļākos atklājumos par sevi, par tevi pašu, un tas ir tāds mūsu dzīves lieta, ko praktizēt, ko turpināt visu savu dzīvi. Tas ir tas ceļš, vai ne? Aplīdāt doma, ka mēs ejam kopā ar Jēzu, un īstenībā mēs tā kā veidojam. Viņš ir tas ceļš. Ja mēs apstājamies, tad viņš apstājas mūsu dzīvē, ka tas ir tas ceļš. Jā, viņš iet līdz ar mums. Tā kā mēs ejam ar viņu līdzi. Mēs ejam, viņš nāk ar mums, mēs ejam ar viņu. Kurš zina, uzrakstat komentāru atbildi. Tāpat, kur bija pirmā, jā. Bet, ja tev šajā sarunas laikā radās kaut kāda vēlme, vēl interese par lūkšanas tēmu, varbūt, kur mēs varam paiet tālāk kādā šķautnē paskatīties, un tev ir aktuāls šis viedoklis, droši uzrakst komentārā vai mums personīgā ziņā par to, kur būtu interesanti, uz ko mēs uztaisītu arī kādu ierakstu, kādu šo podcastu sarunu. Tā kā mēs esam atvērti šai komunikācijai, saziņai, un tā kā paldies, ka noklausījies, un lai tas ir tev par svētību. Amen. Amen.